Super. Tev paldies milzīgs, tiešām milzīgs paldies. Es starp citu vakar biju spā. Man viņš pēdējā laikā saka, kad labi izskaties, un tev tie svārki labi, es jau klausos, man tagad pirms tam viņš pilnīgi citu dziesmu dziedāja. Un vakar ejam uz spā, un es izvalku vienu kopējo peltkastīmu, un viņš saka, es domāju, ka ņem mazāk, tas tev būs pa lielu. Cik forši sajūta. Šitas riktīgi forši. Labs, tiešām super. Fei, riktīgi forši un sanāca. Nu ko, čau, sen neredzēt vispār. Čau, jā. Ok, super. Un tā, akti jautājums man tev, vai es drīkst ierakstīt šos vēl? Jā, ierakst droši. Pirmais jautājums no manas līga. Vai vari man lūdzu pastāstīt nedaudz vairāk un atgādināt, kas bija tā vieta, kur mēs sākām? Kur tu biji pirms vispār sākām darboties, pirms tu pievienojies, pirms uzrakstījies, tikām līdz pirmajam zonam? Kur tu biji pašā sākumā, pirms mēs sākām strādāt kopā? Es biju izmēģinājusi dažādas fizikās programmas, vingrošanas, diētas, visādas tās Eva Salencevičas uzturspeciālistu. Izprovēju ēdināšanas programmas, ko viņi tagad sastāda, un arī vingrošana viņiem bija. Tad bija pavisam nesen tieši pirms tevis, kad es iepazinos, bija kaut kāds tik tā kā viens puisis piedāvā uzturu speciālistu tā kā pakalpojums, arī tā kā ar programmu, un arī tie mēģināja kaut kādu laiku sekot līdzi, un kaut kā neveiksmīgi, tā kā galīgi nestrādāja ne programma, nestrādāja ne tā personīgā pieeja, laikam, kas nebija tā kā vispār jūtam. Svars bišķiņi pakrītās, pēc tam kāpju uz augšu, un, protams, ar uzviju. Ilgstoši vienreizēji ēdieni. Rīniece bija tāda uzturu speciāliste, kurai man vīrs pēc tam pateica, ja tu vēlreiz izvārīsi vistu, jā, tad var iet no mājām ārā. Tas jau bija pēc 3 mēnešiem jau intensīvi ēdot biespienu un vārīt vistu tādu tīri. Un jā, tad es kaut kā redzēju tevi tik tā kā baigi uzrunāja tieši tie tavu video, kur bija tā kā, lai uzņemts varēja to, lai nomests varēja to, baigi aizķēra tādas lietas, kad es biju pārsteigta, kā es to varu ēst, lai es uzņemts, tā kā lai nomestu svaru, ja, reāli nošokēju. Tad es izdomāju, neko, mēģināšu atkal, 3 lietas, zelta lietas. Provējuši atkal, un tad es arī tev to pirmo reizi uzrakstīju. Svars bija diezgan salīdzinoši liels, jau tik liels, kad tu saproti, ka tev kaut kas jādara ir, bet mūžīgās diētas un visas tās atkal kaut kāds periods, ka tu kaut ko ēd vai kaut ko nedrīkst ēst, tad tas jau ir, saprotams, īslaicīgi. Un domāju, pamēģināšu šoreiz. Kā būs, tā būs. Ok, sadzirdēju tev. Tas sanāk, kas bija tās vislielākā grūtība, ar ko tu sastapies iepriekšējos mēģinājumos? Jā, tas bija tas, ka tev vienkārši svars nekritās, vai tas bija tas, ka tas, ko tur teica, lai tu dari, vienkārši nebija izdarāms tavā ikdienā? Kas bija tāda grūtība, ar ko tu sastapies iepriekšējos mēģinājumos? Pirmkārt, svars, ja kritās, tad ļoti, burtiski pa gramiem, ja kritās. Otram kārtam monotons ēdiens, ka tā kā neko izņemot biespienu un tortiljās. Biespiens saldā variantā, biespiens sāļajā, bet tīrs visu laiku biespiens. Tā kā vienveidīgs ēdiens, vai vista tā vārītā visu laiku. Un tas bija tas, kas, cik ilgi tu ēdīsi. Es vispār baigi nedraudzējos ar olbaltumvielām, ko es tagad iemācījusies vairāk. Un, ja tev visu laiku no rīta un vakarā pusdienā tev visu laiku viens tas pats jāēd, tas ilgi nestrādā. Man reāli bija tā, ja es pareizi sadzirdēju no tevis, ka tev pāris kilogramu nokritās un tev viss atnāca atpakaļ ar uzviju. Jā. Un nevienreiz vien. Aha. Cik tev vispār mēģinājumu iepriekš jau bija? Plus mīnus tā. 3-4. 3-4. Okay. Kāds es pamēģināju, ok. Un ja es tev pajautāju, kā tevi tajā brīdī šie liekie kilogrami vispār ietekmē? Ja es pajautāju, kādēļ tu vēlējies zaudēt šo lieko svaru, kas tev vispār motivēja iet uz priekšu, kaut ko darīt, kaut ko meklēt, pirms manis, kad atrada mani UTT? Forma nederēja. Bija jātājas fiziskās aktivitātes arī formā, un
tu zini, ka tu uzvelc bikses un tās tev ir uz termiņu aptuveni, līdz kamēr novalkājas, un ja tu pietupies celu maisu, piemēram, jā, tad forma plīst. un tas, kad bija, jā, fiziski piepūlis jāveic, tā kā mācībās, un tu jūties aizdus, tāds aizelsies, tu esi, tas bija pirmais, kas tu jūti, ka tu nevari pavilkt fiziski vienkārši. Pēc tam kompleksi pašam pret sevi, bildes, tuvumā nekādas, visur, kur tu fotografējies, tās tu visu likvidē, jo vienmēr tu saka attaisnojumu, ka tev ne tas leņķis un ne tas izskats un tā tālāk, tev nepatīk vizuāli, kā tu izties savās bildēs vairs. Noslēdzies loģiski, ka sevī negrib iziet sabiedrībā, negrib neko smuku uzvilkt vai nopirkt vai pašpārliecinātība, diezgan zem krītās. Tāds, diezgan sāpīgi dabūju, kā saka. Priekš sevis līdz kamēr kaut ko. Un jūs pajautājat tik vienkārši jautājumu, jo šis varētu būt citām sievietēm tiešām varbūt ļoti relatable. Es aizmirsu, kā latviski būtu tas vārds, bet ļoti tā kā, hei, pēc manis arī tas izklausās. Un ja es to pajautāju, kā tu jūties tajā brīdī, kad tu jau biji izmēģinājis tik daudz ko, bet nekas īsti nepalīdzēja? Pēdējās salmiņas laikam. Tā pēdējā cerība, ka tu ieraugi tā kā, kad ir kārtējies atkal piedāvājums, un tu tā saproti, ka, vai tu šito paņem, vai tev nav citu variantu. Kad, ja tu pie šī trāpīs un tev izdosies, tad viss būs lieliski. Tic, dzīvo un cer, bet ja tu šito variantu nepaņemsi, tā tu turpinās dzīvot. Tas tāds baigais bonus bija un baigā veiksmes spēle ar tevis, varētu teikt tā. Sadzirdēt. Ok, un paldies, ka tik tālu padalījies. Aha. Labi, ja es to pajautāju šādu jautājumu. Kādas rezultātus esam sasnieguši? Es tagad ir tikai lielītie. Man ir, principā, nomesti, sanāk kaut kā 10 kilogramu. Pagājušajā nedēļā pats sanāca, kad uz svariem es tā īsto esmu apjukus. Es ieraudzīju vienu dienu pat 66 kilogramu. Tas ir no 78, 66. Tas ir, wow, ļoti, ļoti. Es neatceros, kad es pār biju tādā svarā, man liekas 20 gadu atpakaļ, kad es iesaucos armijā. Un kas par pašpārliecinātību? Vispār deguns iet pa mākoņiem. Tu dzirdi no apkārtējiem komplimentus. No meitenēm mazāk, protams. bet tā, kad saka, ka wow, tu tiešām esi mainījusies un tik ļoti, un ka tev prasa, ko tu tādu dari, tad tu tā vienkārši, man galvenais soļot un ēst dārzeņus. Nekas jau vairāk. Bet tā jau pa lielam arī ir, un tas man tā, pašai, bet tā jau arī ir. Un esmu piedāvājusi arī, kad vīrs ar mani kopā staigā, mēs katru dienu staigājam, un tam, kuram ir mazāki soļi, tas otro piedzen, tā kā klāt, un forši. Ļoti, ļoti apmierināta esmu, saku, laimi bez gala. Šo rīktīgi prieks dzirdēt. Tiešām, super. Jā, mums sanāk tieši pareizi arī pateicis, sanāk tie 10 kilogrami nost ir, tie sanāk 18 centimetru viduklī, kas ir tiešām rīktīgi forši izmaiņi. Ja es to jautāju šādi, kas ir tā lielākā izmaiņa vai lielākās izmaiņas pārsūt, kuras tu esi saikusi, salīdzinot ar to, kā tas bija tad un kā tas ir tagad? Ikdienā dzīvē pašjūtā UDT. Es jūtos pati, es vieglāk jūtos, es kāpu pa trepēm, nevis, kā cilvēks tad, kad ir ar svaru, rumpis iet pa trepēm un kājas, tā kā paceļās uz katru pakāpienu. Tā savādi grūti pateikt. Tagad, man liekas, es kāpu pa trepēm, bet ar svaru, ar tādu palecienu uz tām trepēm. Tas ir pilnīgi jūtams, ka tu visam savādāk pa trepēm kusties. Un pieliekties, aiziet zābakus vai kaut ko. To visu var izdarīt, bet tas ir nērti, tev vēders traucē. Un tagad vispār tā kā nejūt tādas lietas, un liekas, tiešām man tā bija grūti, un tā kā apjūts. Bet tieši kustības ziņā, un tāds vieglums, tāds ērtums. Šito rīktīgi forši strādāt. Aha. Un iekšēji kā tu jūties, kas ir mainījies? Mentālajā vidē.
Es iekšēji esmu ļoti pārliecināta par sevi tādu, nu, kad es zinu, uz ko ir jāiet, es zinu savus mīnus. Līdz, tā kā man vīrs saka, cik tālu tu iesi? Līdz cik kilogramiem. Es saku, nav jau runa par kilogramiem, es esmu tik ļoti apmierināta ar to patreizējo dzīvesveidu, ar to ēšanu, kādu, nu, it kā es varu gan našķoties, es varu gan, nu, tā kā jebko, bet es to varu uztaisīt kā savu ikdienu, ka tā ir mana normāla ēšanas paradumu, un tikai tas, kad vajadzēja, kā tu mums piespied, laikam, es dārzeņus. Tas baigi pa smadzenēm, un tu bija laikam pirmais, kas ir trāpījis tā, nu, desmitniekā varētu teikt, kad tieši dārzeņēšana, es neesmu dārzeņēdējis, nevisai man garšo dārzeņi. Zinu, ka man no sākuma bija grūti pavisam, kad es nesapratu, kas man jāēd ir. Un tad tagad es ēdu dārzeņus, skotot tos pašus saldētos uz ātro nopērku, uzsildu, vienkārši jebkam, vienkārši klāt. Jā. Viss. Super. Ļoti labi jūtos. Ok, super. Ja es to tomēr pajautāju šitā, man riktīgi prieks, ka, hei, kad pašai arī patika, ka pašai arī liekas, ok, un šito mēs tiešām sakārtojām. Kas tev varbūt bija, vai tev bija kaut kādas lielākās bailes vai šaubas pirms mēs sākām strādāt kopā? Tad, kad varbūt mēs bijām zonā vai pirms zvana, nu vispār, kas bija tās šaubas pirms mēs sākām strādāt kopā? Šaubas bija, zin kā, visur citur man tā opcija viss bija stipri lētāk. Nu, tagad te sakt, vai tā bija tā Salancevičas vai Rīnieces uztur speciālists, tas piedāvājuma klāsts, un es tev visu izdarīšu, es tev visu salikšu, un tas cenu piedāvājums bija stipri mazāks. Man bija šaubas, ka tu man piedāvāji par tādu summu, tā kā, kad viss būs kārtībā, un es tiešām varu zaudēt svaru, ja es, nu, tā kā klausīšos, un tā bija tāds tiešām tāda neusticība. Bet tu saproti, ka, nu, nav jau, ko tu darīsi, ko tu darīsi, tik daudz kā naudu var zaudēt, un tas ir viss. Un kārtējs riņdans sāksies no sākuma, bet tā bija tā bišķiņa laikam neusticība no sākuma, jo tāpēc, ka tik daudz kas mēģināts, tad brīžiem liekas labāk, lai neviens nemēģina, kā lec iekšā tā ir, un viss ir kārtībā. Tas bija tas pirmais, nu, tāds, nu, neuzdrošināšanās drīzāk tādu, jā. Nu, un es tev pajautāju, kā mūsu trenēšana, kā mēs strādājam kopā. Kas ir tie vislielākie iegūmi? Ne gluži tie rezultāti, bet kas tev šeit drīzāk patika labāk, vai kas tavprāt ir tās lietas, kas šeit bija citādāk par to, ko mēs darījām? Kas tev ļāva, hei, beidzot sasniegt to rezultātu, tad pēc tā, ka tev iepriekš netīsties? Nenosodīšana. Man bija tādas reizes, kad es arī tā kā norāvos vai kaut ko apēdu vairāk, un tā bija, varbūt nesūtīja tās bildes, bet tad, kad tu saņemies un tu vienkārši bliez iekšā visu, ko tu ēd, un kad tu man atsūti atpakaļ, nu jā, tas tur varbūt nebija forši, jā, bet ok, tu redzēji un tu izteici savu viedokli, un tieši tā neuzbuksēšana, tas, ko tu esi ēdis vai neesi ēdis. Tas bija, nu, reāli svarīgi, tas priekš manīm, kas man tā kā iedrošināja, ka, nu, labi, šodien es apēdu to, ko es gribēju, vai picu, vienalga, ko, jā, bet ejam tālāk. Tad arī tas svars tik līdz uzkāp, tavu tie komentāri bija neņem galvā, tas kilograms, tur viņš var mainīties un visādi var būt, un kad tas ir tikai normāli, tas var būt sāls un viss, un tad es ar tā, jā, nav jau tik traki. Bet pirms tam bija tāds stresiņš tā kā ar iepriekšējiem tiem speciālistiem, kad, nu, ka tā, es saku tā, teorētiskā tā uzbuksēšana, jā, nu, kad skaties, ko tu ēd aptuveni visu laiku, un te es kaut kā brīvāk jutos, un nejūtu to nosodījumu. Tā kā liekas, tā kā savējie, tā kā čoms, nu, tu tur pasaki, nu, vai tur ēd kaut ko citu labāk. Reku tev paraugs ar dārziņiem, starp citu, ko es saglabājusi telefonā, paraugs ar dārziņiem, mošku šitos pamēģina, lai tev viens tas pats neapnīk, ja? Un tas bija tas baigais bonus. Super. Ok, tiešām super. Priekš to dzirdēt forši, ka tā. Tas arī bija no manas būs tas svarīgākais, lai, hei, nevis tur nosodu vai brauc augumā, jo baigi jau no tā jēgas nekāds nav, bet, hei, nu, cilvēcīgi, vai, nu, ejam uz priekšu, ko tad darīs? Nu, slikti, neejam tā. Jā. Bet labi, nu, un ja es to pajautāju pašās beigās, vai vispār esi apmierināta, ka tomēr sākām strādāt kopā, vai bija tā vērts, un vai esi apmierināta, vai esmu tev iedevis visu nepieciešamo, lai arī tu spētu tālāk? O jā, noteikti. Es tagad nevaru zināt, vai tām
manām draudzenēm, kas man neievēro to svaru kritumu, vai man viņai stāstīt, no kurienes ar šito visu ieguvu. Es nezinu, bet nē, riktīgi forši, es esmu ļoti apmierināta, un es saku, es tikai iesaku par to. Nav ko izsviest naudu tur, kur nevajag, ja var tagad reāli tev sakārto visu domāšanu, ka tu normāli vari ēst tā kā būtu jāēd un nestresot un vienkārši zaudēt svaru. Super. Nebija nekādas ekstrēmas diētas, kaut kāda badošanās. Nekas vispār, nekas. Tikai dārzeņi un soļoja. Viss. Easy. Ok, super, šito prieks dzirdēt. Un ko tu pateikt kādam cilvēkam, kurš varbūt ir uz pašas robežas, domā, šo darīt vai nedarīt, es esmu mēģinājis tik daudz, varbūt, ko iepriekš, bet nekas nav sanācis, vai hei, šeit cena lielāka. Ko tu tam cilvēkam pateikt? Noteikti iesaka, nepažēlo naudu. Nu, tiešām nepažēlo un tikai piesakies. Super. Ja tas ir tiešām naudas dēļ, es saku, man tas arī bija tāds, tas cipars liels, un tu jau zini, kad es vēl mācos, un es jau to teicu, studēju un visu, un tad tāds, liels cipars liekas, bet ir rezultāts. Super. Un ja mēs ietu, pieņemsim, es nezinu, kas tie cilvēki, kas iet uz tām tauku apcūkšanām, viņi vēl dārgāk maksā, un viņi atgūst atpakaļ. Tāpēc, ka vienkārši galvā nav sakārtots un viss. Super. Tiešām prieks dzirdēt. Fēni. Ok. No manas puses viss jautājums padeva un riktīgi forši, ka Liels tev paldies par sadarbību. Tiešām liels paldies, tiešām. Super. Paldies tev. Riktīgi forši arī bija dzirdēts tāds vārds. Super. Tev paldies milzīgs. Tiešām milzīgs paldies. Es starp citu vakar biju spā. Man viņš pēdējā laikā saka, kad labi izskaties, un tev šitie svārki labi, un es jau klausos, pirms tam viņš pilnīgi citu dziesmu dziedāja. Un vakar ejam uz spā, un es izvalku vienu kopējo peltkastīmu, un viņš saka, es domāju, ka ņem mazāk, tas tev būs pa lielu. Cik forši sajūta. Šitas riktīgi forši. Labs, tiešām super. Riktīgi forši sanāca.